Čau, man draugi! Šodien esam atbraukuši pie, braucam caur Limbažiem uz Bīriņiem, laikam, jā, es sapratu, Bīriņiem. Un es ieraudzīju vienu tiltu. Pamēģināsim uzkāpt augšā. Vai var, vai nevar. Mēģināsim uz tā tiltu uzkāpt augšā. Vai var, vai nevar. Kāds tilts? Rekur. Nē. Negrācies ķēms. Jā, te laikam ir gājis Šaušlievas dzelzceļš pāri. Izskatās, jā. Super. Te iet viloceliņš laikam arī. Es tā sapratu, ne? Tā izskatās. Skaisti, ne? Neizzaļo. Forši, ne? Reka vēl kaut kādi vecie apgaismas stabi ir bijuši. Reka tur mežs tiek zāģēts. Beigas muktāts vietas, man patīk, ka viņas tādas vietas saglabājās un ir beigas skaisti. Ļoti jauki īstenībā. Tādām vietām pastaigāties un pastīties un pafilmēt. Sakiet paši. Varbūt jūs jau te esat bijuši jau visi limbažnieki un valmierieši, bet jūs ārzemnieki, jūs jau tādu vietu neziniet. Tas atkal ir tas pats Šaušlievas dzelzceļš, par kur es jau esmu rādījis jau daudzos video materiālos un brauksim tālāk uz Bīriņiem un tad dosimies tālāk uz Salkrastiem un aizbrauksim līdz Pudmalei, tad brauksim uz māju pēc tam. Nu, ot, forša diena, kā jums pašiem patīk. Piedodiet man izskatu, kas maina tad, bet ir ok, ne? Forša diena viņš šodien, ne? Tieši tā. Ir kāds smogs uzbērums, ne? Te tāds kalns ir. Lejā. Super duper vienkārši. Ko? Ir kāda nogāze. Mums ir tagad jākāp lejā. Lai nenosistos. Vai, ka man tas ir kājas. Ir grūti tam pa kalniem kāpt augšā lejā. Būtu, ziniet, kā trepīs būtu uztaisījuši, lai cilvēkiem vieglāk uzkāpt. Pareizi? Sakiet, ko jūs sakiet, moš trepītis vajadzētu īstenībā, ne? Jo savādāk kāpt pa tādām te vietām augšā ir ļoti grūti. Mans vecais ričuks, jā. Mīļš, ļoti mīļš, ļoti mīļš. Paldies! Paldies visiem, kas skatās manu kanālu. Piesakojiet manam kanālam, kas vēl man nezina. Protams, pateikšu tādu lietu, kad lūdzu nerakstiet sliktus komentārus. Vienkārši aprakstiet vietu un tas arī viss. Tas, kad man tur pāris zobi nav, tas ir huņā. To es galīgi arī citiem esmu teicis, lūdzu. Pastīsimies, kas te apakšā. Jā, reku vecais. Reka vēl špalas ir palikuši, redzat? Re, augšā. Jā, ļoti, ļoti vecs tilts. Tas vecais lējums vēl, re. Tas ir interesants. Tiešām. Jā, reku špalas vēl iekšā ir. Un uz špalām uzsīsti dēļi virsā ir. Baigi jauki izstās. Forši. Tiešām forši. Un tur uz tā viena
Tur uz tā viena balsta ir virsū uzlikt šitais te vēsturi aizsargājums objekts. Tā kā, redziet, tur augšā, jā? Reku. Ir tāda lieta, kas aizsargājums valsts objekts skaitās. Viņš sanāk kā apskats objekts. Asins donora centrs. Ja vēlies nodot asins, lūk, kur aizbrauc mašīna, kurā var nodot asins. Tā kā tā. Labi, visiem pieliekam laiku šim video, ja? Ja es došos, es jums došu ziņu, un tā būs sensācija, ko es izdarīšu. Ar velo aizbraukšu līdz Polijai. Vācijai, Čehijai un pat iespējams līdz Pīzes tornim Romā, Itālijā. Jo šis ritenis man ir svarīgs. Un paldies jums visiem, ka mani skatāties un esat manīm un 30 dalībnieku, kas man esat. Piesakojat vēl manam kanālam un paldies jums, ka skatījāties. Un jauka diena jums. Tāda paša kā man.